Šis gads tika nosprausts kā mazs tramplīna lēciens nākošajam gadam, un nekas nebeidzās, kā es minēju, viss tikai turpinās. Un man ir ļoti liels prieks, šī nedēļā tika palaisti pirmie 14 pilotu projekti mūzikas mākslas vidusskolām, un tieši šīs mūzikas mākslas vidusskolas gan Rīgā, gan reģionos būs arī tie galvenie centri, ap kuriem veidosies šīs jaunās metodas pielietošanas iespējas. Un pirmais atskaites punkts būs nākošgad, 2015. gadā, kad Latvija būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts martā. Mēs jau gribēsim parādīt visai Eiropai šos mūsu pilotus, ko mēs esam sasnieguši, lai arī valstis, kuras varbūt jau ir priekšā, protams, kā Lielbritānija, Dānija un citas, braukt un tomēr saprastu, ka mēs arī attīstamies, jo mēs neesam tik daudz, mēs esam diezgan maz salīdzinoši ar citām valstīm, un mēs spētu mainīties, ja mēs tikai visi spētu sev pateikt, es drīkstu uzdrīkstēties. Ļoti svarīgi, ka kultūras ministrija ciešāk sadarbojas ne tikai ar izglītības ministriju, ar kuru mums ir tiešām laba un stipra sadarbība, un mēs saprotamies radošumu jautājumos, kultūras un izglītības jautājumos. Mums gribētos, lai mums izveidojas ciešāk sadarbība ar ekonomikas ministriju, jo saistībā ar nākamo gadu ir tā, ka mums ir ļoti svarīgi efektīvi apgūt Eiropas Savienības fondus, un mēs ļoti ceram, ka atšķirībā no šī plānošanas perioda mums Eiropas Savienības fondu plānošanā daudz veiksmīgāk izdosies integrēt radošā industrija elementu. Mēs esam jau ļoti daudz šajā ziņā paveikuši. Mēs esam atsevišķi iefokusējuši radošās industrijas un spējuši pārliecināt, ka tā ir industrija, kur tomēr ir nepieciešams pievērst lielāku uzmanību un ka tā ir specifiska industrija. Un līdz ar to mēs ceram, ka mums izdosies izveidot ļoti labu atbalstu programmu radošajām industrijām sadarbībā ar ekonomikas ministriju. Un tad es ceru, ka parādīsies daudz vairāk radošās partnerības piemēri, un ka jau nākamā nedēļā mēs uzsāksim ļoti interesantu projektu, kas saistīts ar izglītību, radošās partnerības izglītībā. Es vēlētos, lai mēs novērtētu to labo, kas ir mūsu skolās un mūsu augstskolās. Mana vēlēšanās ir panākt savstarpēju cieņu starp skolotājiem un skolēniem, starp skolotājiem un izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem, starp ģimeni un skolu. Domājot par 2015. gadu, būtu saistīts tiešām ar sadarbību un partnerībām, proti, lai mēs ejam prom no skatīšanās tikai savā mazajā aliņā uz to, ka mēs redzam kopējo bildi. Es gribētu, lai 2015. gadā visi strādātu kopā, un mēs nestrīdētos par to, kurš laukums lielāks, bet lai mēs visi varētu panākt savu rezultātu un lai mēs varētu tā mērķiecīgi trāpīt grozā. Tas, ko es novēlu gan radio organizatoriem, gan iesaistītajiem, gan principā ikvienam, lai tas intelektuālais, radošais un arī vērtīgais teorētiskais materiāls, kas te izskanēja, lai tas nepaliek šeit tikai, bet lai tam ir pēctecība. Un lai tas neaizlido kā tauriņš, bet tieši kā tāds skaists tauriņš arī sagaida nākamo gadu. Un savukārt novēlēju jums nākamajā gadā, kas būs 2015. gads, kad mēs esam prezidentējoša Eiropas Savienības valsts. Es novēlu, lai tie gatavošanās procesā mums izdodas veiksmīgi dizaina domāšanu pielietot pašiem, jo tas varētu būt tāds apliecinājums, ka mēs ne tikai savācam, sakopojam, uzaicinām dažādus ekspertus no visurienes, kuri dalās ar vērtīgām lietām, un ka mēs piedāvājam to iespēju cilvēkiem šīs lietas uzzināt, iemācīties, bet lai arī mēs paši sev to paņemam un visi organizatori, lai arī izdodas veiksmīgi to pielietot praksē nākamajā gadā. Lai mēs virzītos uz to labāko skolu, mums ir principā jāpārskata savs priekšstats par to, kas ir skola. Un ja mēs domājam par to analoģiju ar lidmašīnu, tad kurš teica, ka lidmašīna ir slaidas formas, 2 spārniem, asti un tā tālāk. Varbūt tā mūsu nākotnes lidmašīna ir kaut kāda pilnīgi līdz šim nezināma forma, kura toties lido visātrāk, kurā ir dažādas
daļiņas, kurās labi jūtas dažādi atšķirīgi cilvēki ar atšķirīgām vajadzībām, bet tas viss turas kopā un tas viss darbojas kopā un iet uz vienu mērķi. My advices and my wish for the future is just maybe not being too serious about what we're doing. And this is how we could be being positive about the future and being productive in our creativity. The second wishes, the second hopes I have for design thinking in the future and in Latvia is keeping working together and keeping meeting up and thinking together about creativity, about what we can share and what we can learn from each other. Tā kā Eiropas Savienībā mēs esam visi plānošanas, mums ir 2030, man gribētos Eiropa 2020 vai 2030, jo lielie mērķi ir tāli, tas nav tagad. Un šajā brīdī, 2030, manam Miķelim būs 30 gadi, Jēkabam būs 25, Paulai būs arī 26. Tas nozīmē, ka viņi šodien, tas, ko viņi saņem skolā, īstenībā jau ir tas, ko viņi darīs 2020, 2030. Tad, lai tie mazie mērķi saskan ar lieliem mērķiem, lai notiek sadarbība, lai ieklausās, viens mēs otrā ieklausamies, lai mēs iejūtamies viens otrādā un esam līdzjūtīgi un saprotoši. Un gala rezultātā, lai mēs nevis pa zemi peldam, bet lai mēs lidojam.